Ar savu darbu, savu dzīvi ceļam, no melna darba balta maize aug. Kad būsi noguris pēc tāla ceļa, pie mūsu galda nāc, ja esi draugs. Mēs varbūt skopi būsim skaistās runās, bet ne jau vārdos īstā jēga ir. Tu ieklausies te mūsu jūras dunā un dzirdēsi, ko saka mūsu sirds. Laimas, zemturi, katlapi, zuši, raudiņas, mazviļņi. Tie ir gadsimtos rūpīgi kopti un glabāti mājvārdi, kuri mūsdienās satek ielās, veidojot pilsētu Baltijas jūras un Salacas krastos, pilsētu kustībā. Salacgrīvā var nonākt pa 3 zemesceļiem – no Rīgas, Tallinas un Vecsalacas un 2 ūdensceļiem – pa jūru un pa Salacu, kur atkal vismaz reizi gadā tiek sieti plosti un vadīti pretī Rīgas jūras līča ūdeņiem, kā tolaik 1928. gadā, kad miests tapa par pilsētu. Toreiz te bija sens Lībiešu pilskalns, luterāņu un pareizticīgo baznīcas, biedrības nams ar rosīgu saviesīgo dzīvi un daudzsološā Rīgas iela. Ik gadus no jauna pēc ledus iziešanas tika būvēts koka tilts no kārtīm un dēļiem, savienojot abus Salacas krastus. – 1938. gada Latvijas skaņu kronikā redzama Salacas grīva, plosts pie plosta, kas pludināti no Augštecas līdz jūrai. Te tos Selgā krāva kuģos, tā saucamajos malkas jančos, lai vestu ne tikai pāri jūrai, bet arī tvaikoņos pāri okeāniem, uz tāltālām zemēm, uz neredzētiem krastiem. Šis ir laiks, kad Salacgrīva nostiprinās par pilsētu, pilsētu kustībā, par pilsētu ar nākotni. Sasildi saulē, jūras un upes un strautus, lai viņu dzelmēs, siltumu līdzi sev nes. Uzsmaidi saulē, pēdējā jozolā lapai, sarmā lai degot, vasaras asaras krīt. Mūsdienās Salacgrīva ir 4. lielākā Latvijas osta pie automaģistrāles Via Baltica, kas savieno Helsinku Somijā ar Vakarēropas valstīm. Piejūras pilsētā, kuras teritorija ir aptuveni 13 kvadrātkilometri, pastāvīgi dzīvo ap 6000 iedzīvotāju, kuri ir uzticīgi jūrai, skopajai zemei un zaļajiem mežiem, kas ieskauj Salacgrīvu. Intensīvā tranzīta satiksme, kas gadu no gada sagādā aizvien vairāk raižu pilsētas tēviem, nespēj salacgrīviešus atturēt, svinēt svētkus un klausīties īstu mūziku. No Kurzemes līdz Vidzemei sprīdi īs gabaliņš. Ar vējiņu pa jūriņu līdz visi satikās. Un tieši tā tas ir šodien Salacgrīvā. Keramiķa Imanta Klīdzēja unikālā Latvijas kā jūras valsts karte, kas lūkojuma akciju sabiedrības Brīvais Vilnis zivju apstrādes kompleksa vestibilā, uzskatām liecina Salacgrīva ir kā bāka tuviem un tāliem ceļiniekiem.
Pēc Otrā pasaules kara līdz ar zvejnieku Arteļa brīvais vilnis nodibināšanos sākas Salacgrīvas ostas izbūve. Kolhozs auga, palielinājās tā flote un radās vajadzība pēc dziļākiem ūdeņiem. Piecdesmito gadu beigas ir Brīvā Viļņa ostas sākums. Ostas būvēs strādāja saimniecības būvbrigāde, strādāja zvejnieki un arī toreiz vēl gados pavisam jaunais priekšsēdētājs Alfrēds Šlisers. Gadsimtā tevi pie manis klāt, pielāvā pastāvuli pie dziesmās, dzīvi pie jūrā. Pirmo reizi Brīvā Viļņa kuģi devās Atlantijā no Salacgrīvas ostas. Salacgrīva ir visražīgākais laika posms manā dzīvē. Viņi visi ļoti toreiz slavēja Šliseru. Ļoti. Un bija jau laikam arī pamats slavēt, vai ne? Un tādā veidā es ar to Zigurdu runāju, saku, nu pastāst man par sevi un tā viņš. Nē, viņš par sevi nelai, es runāju ar priekšsēdētāju. Nē, kā viņu sauc? Vecais, pa veco viņu sauc, viņu laikam. Runā ar veco. Nu, un tā es ar to Šliseru runāju, viņš man tiešām visu savu dzīves gājumu izstāstīja, un tas tur arī tajā grāmatā ir. Nu, protams, cik es varēju pielikt klāt un cik paņemt nost. Tā, viņa bērnības laiks jau ir Kurzemē pie papa Cezara, Rucavas pagastā. Un mani kolēģi, Nelaiķis Līvs un vispārējie teica, ka tas bērnības laiks esot krietni labāks izdevies. Jo to man godājamais Alfrēds atļauj rakstīt pašai. Viņš tik man izstāstīja, un tur viņš daudz iekšā nevaisījās. Veidojas Salacas Nacionālais parks. Pagaidām tā vārds nav lasāms nevienā ceļvedī, bet ceram, ka tikai pagaidām. Savās pārdomās dalās viens no Nacionālā parka dibināšanas idejas autoriem – dzejnieks Jānis Peters. Es domāju, ka nav tāda laikmeta un nav tādas paaudzes, kurai nebūtu jāizstāv sava dzimtene. Kara laikā tiek maksāts par dzimteni ar asinīm, ar dzīvību. Visos pārējos laikos, kuri vienmēr ir bijuši sarežģīti, pretrunām pilni, arī mūsu laikā ir jāmaksā ar savu godaprātu, ir jāmaksā ar savu pozīciju, ar savu attieksmi pret savu dzimteni. Tā, manuprāt, ir galvenā cilvēka dzīves jēga. Nu, konkrēti runājot šodien, kad te Baltijas jūra šalts un te ir smilšakmens iezis man aiz muguras, es gribu vēlreiz uzturēt spēkā sabiedrības tādu prasību nodibināt mūsu republikā otro nacionālo parku pēc skaita, un proti Salacas Nacionālo parku.